Re! Viss ēters ir te! Jā, bet turpinot šī rīta intervijas ar politiskiem līderiem, jāpiebilst, ka Māris Kučinskis jau vakar mūsu raidījumā teica, ka, ja tomēr Vienotība izvēlēsies nesadarboties ar viņu veidoto koalīciju, iespējams būs jāsāk sarunas ar šobrīd opozīcijā esošajām mazajām partijām Latvijas Reģiona apvienību un No sirds Latvijai. Un jautājums ir, vai tās būtu gatavs atbalstīt Kučinski. Šobrīd esam sazinājušies ar partijas No sirds Latvijai līderi Ingunu Sudrabu. Labrīt! 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 Sudrabas kundze, kā jūs vērtējat valsts prezidenta izvēli un lēmumu vakardienas nominēt premjera amatām ZZS deputātu Māri Kučinski? Premjera nominēšana, tā ir prezidenta atbildība, un es nekomentēšu, vai tā ir pareiza vai nepareiza izvēle, lai spriestu par to, vai partija No sirds Latvijai varētu atbalstīt Māri Kučinski premjera amatā. Mums pirmām kārtām jārunā ar Māri Kučinski, jāsaprot viņa uzdevumu, viņa redzējums, viņa izpratni par komandas darbu. Mēs esam redzējuši iepriekšējās valdības, kuras, mūsuprāt, ļoti neveiksmīgi tiek vadītas, un valdības, kurās premjeras ir vairāk sapulces vadītājs vai kompromisu meklētājs, faktiski tas traucē un pilnīgi kaitē Latvijas attīstībai. Māris Kučinskis nekad šo amatu nav ieņēmis, un ļoti svarīgi ir saruna ar pašu cilvēku. Vai partija, jūsu partija, es domāju, būtu gatava strādāt koalīcijā, ja tiktu uzrunāt? Šāda gatavība vai vispār jums būtu? Pirmām kārtām mēs viennozīmīgi esam gatavi sarunāties, bet ir ļoti svarīgi, kāda ir šīs jaunās valdības uzstādītie uzdevumi. Ja partija No sirds Latvija ir ienākusi politikā ar uzstādījumu par pārmaiņām, mēs uzskatām, ka nav svarīgākas lietas, un īpaši šajos apstākļos, kā nostiprināt valsti, panākt, lai cilvēki šajā valstī jūtās labi, lai ir kvalitatīva izglītība, veselības aprūpe, lai šeit cilvēkiem ir darbs. Un, ja spēj nodrošināt tos uzdevumus, ko uzstāda partija No sirds Latvijai, protams, mēs esam par to, lai mēs spētu savus mērķus realizēt. Tātad šobrīd, kā jūs redzat to sarunu attīstības gaitu, vai ar jūsu partiju jau ir notikušas kādas, kaut vai aizkulišas sarunas par iespējamo dalību valdībā? Mums nav bijušas nekādas sarunas, tā skaitā arī nekādas aizkulišas sarunas. Un tas, ko jūs dzirdiet publiskā telpā, tas atbilst patiesībai. Droši vien, ka tā arī notiks, ka Māris Kučinskis vispirms runās ar Vienotību, un tas ir tāds redzams principāls uzstādījums, ka vēlās esošā koalīcija saglabāties tādā formā, kā viņa līdz šim ir strādājusi. Tā kā tas, ko es redzu, ka noteikti tā notikuma ir attīstīsies, ka trīs partijas vispirms dalīs amatus savā starpā, ja spēs vienoties. Sudrabas kundze, jūsu partijas uzstādījums tātad ir pārmaiņas un pārmaiņas uz labāku. Kādu jūs redzat Kučinski kā iespējamo nākamo premjeru, vai viņš būtu gatavs arī šādām te pārmaiņām? Saprotiet, kā es jau jums atbildēju, ir svarīga saruna ar cilvēku, viņa izpratne, kā viņš vadītu ministru kabinetu, kāda ir viņa pieeja šādām darbām, ja, jo viņš nekad šajā amatā nav strādājis. Otrs, lai es personīgi vēl spriest par viņu, es nekad ar viņu kopā neesmu strādājis, lai redzētu, kā cilvēks pieņem lēmumus, cik strateģiski viņš domā, ja, cik lielu laukumu viņš ir spējīgs redzēt, kā viņš spēja vadīt komandu, kur ir ļoti specifiska, sastāvoša no dažādu politisko spēku pārstāvjiem, kur nav šīs tiešās attiecības, ka premjeras kādu tieši pieņem darbā, ja, tā ir tāda savstarpēja vienošanās. Ja kā šādos apstākļos cilvēks spēja ātri pieņemt lēmumus, to var spriest. Pirmkārtām, protams, tikai runājot ar cilvēku, un pēc tam jau loģiski redzot arī praktisko darbību. Sudrabas kundze, pavisam īsti noslēgumā, kuras būtu No sirds Latvijai prioritārās jomas, ja jūs strādāt nākamajā valdībā? Mēs redzam fundamentālās pārmaiņas, kas valstī ir nepieciešamas, par tiesiskas vides radīšanu, par šo kvalitatīvo izglītību, par sistēmu, kurā ir vienota valsts plānošana un finansu vadība. Šīs ir fundamentālas jomas, loģiski. Mazām partijām neuztic neviens varbūt pašus svarīgākos ministru kabineta portfeļus, bet svarīgi ir, vai kopumā valdības uzdevumi ir tādi, ka tas spēj radīt šīs fundamentālās pārmaiņas vides maiņai valstī, nostiprinot patiešām Latviju kā spēcīgu valsti. Tieslietu ministrija, izglītības ministrija, mēs saprotam pareizi. Tajā skaitā tās ir, bet atkal, saprotiet, jūs reiz prasiet par portfeli, ja visa sistēma kopumā netiek vadīta tā, ka Latvija virzās uz attīstību un rada šādu drošu vidi cilvēkiem, kur viņi vēlās šeit dzīvot, tam nav nozīmes, ja kaut ko vienu mēģina kaut kur mainīt, bet fundamentāls pārmaiņas nenotiek. Un kopumā valdība nestrādā kā komanda, visas jomas kopā konsolidēt un koordinēt vadot. Mēs jums sakam paldies lielu par jūsu komentāru. Paldies! Paldies jums!